Čau! Klau, tuvojas 4. septembris. 4. septembris ir būtiska diena. Varbūt atceries vai pamanīji ziņu virsrakstos, ka jūnijā Saeima no darba atbrīvoja Latvijas Republikas līdzšinējo tiesību sargu. Un tiesību sargs Latvijā ir īstenībā diezgan būtiska institūcija, jo tiesību sargs ir tieši tā institūcija, kas Latvijā cīnās, lai novērstu jebkādu veidu netaisnību, diskrimināciju, lai ikviena cilvēka tiesības Latvijā tiktu aizsargātas. Un tagad līdz 4. septembrim Saeimas deputātiem ir jāizvirza jauni kandidāti tiesību sarga amatam. Ir palikušas 2 nedēļas, bet plašāka diskusija par to, kas tad būs tas cilvēks, kas turpinās strādāt, lai ikviena cilvēktiesības Latvijā tiktu ievērotas, vēl joprojām nav. Tāpēc mēs aicinām ikvienu no šodienas piedalīties šajā iniciatīvā manstiesībsargs.lv, un tur ir iespēja gan nobalsot par kādu, vai arī pašam izvirzīt kādu cilvēku, kurš jūsuprāt būtu piemērots būt Latvijas Republikas tiesībsargs. Un septembra sākumā mēs arī rezultātus nodosim Saeimas deputātiem, lai viņi tos ņemtu vērā, tad, kad būs jāizvirza vai jābalso par nākamo Latvijas Republikas tiesībsargu.